Jūs laiku follow-up, ne? Cik ilgi tev pārdošana follow-ups ir? Cik ilgs? 2 līdz 6 mēneši būs. Jā, arī tik daudz, ne follow-ups. Tev arī tieši tāpatās daudz follow-ups. Visu laiku, kad mums sanāk pēc tam cilvēkam zvanīt, iziet no tā follow-upa, mainīsies arī tas, kāds būs tas nākamais solis, vai mēs tur vienosimies par tikšanos, vai ne, vai atkal ieskedžulosim pēc pusgada, un visu laiku tas veidojas no kā, jo mēs nevaram nodibināt normālas attiecības. Arī es, kad dzirdu, kad jūs vienkārši zvanāt atkal klientam, jūs tā kā, atceries, tev zvanīja Daniels, vai hei, tev zvanīja Miķels, atceries, mēs runājam pirms 3 mēnešiem. Šis follow-ups really saks ēst, mums viņu vajag upgradeot. Ir 3 veidi, ir viens veids, protams, tas vienkārši follow-ups, vienkārši jābūt daudz labākam, kvalitatīvākam follow-upam. No kā veidojas kvalitatīvāks follow-ups? Tas veidojas no rezonācijas. Ja? Vai jūs varat izveidot to rezonāciju balsoties uz to, par ko jūs iepriekšējā reizē runājāt? Piemēram, es iedošu ļoti elementāru veidu, kā mēs varam. Respektīvi, tā galvenā doma ir tāda, ka mums vienkārši uz kaut ko ir jāatsaucās. Katru reizi, kad mēs zvanam klientam, pieņemsim pēc 3 mēnešiem, mums bija follow-ups, pirmais touchpoints vai cold calls vai reklāma, whatever, septembrī, mēs viņam tagad zvanam janvārī, tur diezgan liels gaps, un tur 4 mēneši pagājuši. Un tad jūs zvanat vienkārši, un jūs sakat tikai, hei, atceries, mums bija saruna. Bet tas tāpatās būs vēl viena cold saruna, ja mēs neuztaisīsim to saucamo table switch, kad, hei, atceries pēdējā reize, tu man minēji, ka tu vedīsi to sunu pastaigādēs. Hei, atceries, tu toreiz teici, ka tev mašīnas aplīsus izdevās salabot. Hei, atceries, tu toreiz teici, ka tev drīz bērniņš dzims. Karoč, ja jūs varēsiet izveidot to kaut kādu veidu asociāciju ar to, par ko viņi jums ir iepriekš stāstījuši, un atsaukties uz tām lietām, jums tas palīdzēs izveidot foršāku to connection, jo jums visu laiku viss notiek follow-upā. Viss notiek follow-upā. Vienalga, vai tas būs pirmais cold calls, un tad tu zvanīsi, lai atgādinātu par tikšanos, tas jau tāpatās palielinām follow-ups. Vai viņi tev pasaka, hei, man neinteresē, uzvanam pēc 6 mēnešiem, tu viņam pazvanīsi pēc 6 mēnešiem, atkal follow-ups. Kad follow-up ļoti forši īsumā var sadalīt, mēģinam viņu arī turpmāk sadalīt. 3 iespējamos veidos vai 3 lietas, kas mums ir jānoskaidro no klienta zvana laikā. Pagātne, tagadne, nākotne. Pamēģinam viņu tieši tā arī sadalīt. Pagātne, tagadne un nākotne. Kāpēc 3? Respektīvi, parasti tad, kad cilvēks iet, piemēram, uz sportzāli, viņš kaut kā izvairās pirkt dēļ iepriekšējās pieredzes. Viņam nav izdevies sportzālē sasniegt rezultātus, viņam sūdīgs treneris bijis, ir vēl kaut kas. Tagad viņam nav laiks, jo viņam ir jābrauc ceļojumā. Nākotnē, es plānoju iegūt 6-paki. Tad jums ir, pieņemsim, tagad 3 lietas, uz kurām atsaukties. Piemēram, man ar Danielu ir saruna, mēs runājam par to, pieņemsim, tu esi skaistumkopšanas salona, īpašnieks, tev pieder tur 7 frančīzes, un tu tāds saki, jā, Oskar Bļauns, es negribu no tevīm pirkt, jo, zin kā, man tomēr nav bijusi laba pieredze. Zin kā, mēs tur izmantojam vienu sistēmu, mums tur jāpārmigrē, un es sūdīgu pieredzi. Tātad, kad mēs runājam par to pagātni, sūdīga pieredze, un sūdīga pieredze. Ir jau lietots. Mēs noskaidrojām. Ir lietot kaut kāda sistēma, ja? Tagad, piemēram, jūs tagad, piemēram, Daniela, kaut ko plānojat mainīt? Jums tur kaut kas, nezinu, jūs tur plānojat remontēt, atvert vēl vienu lokāciju, kādi jums ir pašreizējie plāni. Un tad tu tur, piemēram, tu saki, tev tas Daniels tur atbild, viņš tā saka, mēs plānojam atvert vēl 2 lokācijas. Šodien, tagad viņam ir plāns atvert vēl 2 lokācijas, jo viņš jau strādā, viņš jau viņas remontē jau. Tad pašlaik renovē, piemēram, vai būvē. Ja? Pašlaik būvē jaunas lokācijas. Tagad tas pats, mums varbūt tā saruna iet, vai tas ir tai pašā sarunā, nākamajā sarunā vai kā, mēs kaut ko arī aizrunājamies, kur tev vispār plāns tur nākotnē vai ne tur nonāk, vai ko jūs tur darīsiet. Mums tur plāns vispār, mēs gribētu tur, vēl paņemt Ligauniju klāt, Lietuvu klāt, bišķiņi ekspendot uz 2 valstīm, vai ne? Tad, nākotnes plāni iet uz ārzemēm. Tagad jums ir 3 lietas, ko jūs esat tajā
sarunā dabūjuši, kurus jūs vēlāk izmantosiet follow-upam. Ja jūs katru reizi, jebkurā sarunā, noskaidrosiet šīs 3 lietas, jums nekad neaptrūksies follow-up. Vai par ko? Plus, no otras puses, tam cilvēkam liksies, jūs tiešām esat pievērsuši man uzmanību, jūs tā kā atceraties. Kā jūs visu to zinat? Kā jūs visu to atceraties? Vai ne? Jūs tikai savā CRM sistēmā notes sadaļā forši notes sarakstījuši. Tagad mums atkal ir saruna ar Danielu. Es Danielam taisu follow-upu, piemēram, 2 nedēļas pagājušas, ja? 2 nedēļas pagājušas kopš pēdējā zvana. Es tagad pēc 2 nedēļām zvanu, es saku, nav nekāda aizķeršanās ar celtniecību, Daniela. Tāds, Daniels tāds, celtniecība, ne? Jā, zinu, tur kaut ko jūs tur runājaties, forši. Tu atsaucies uz to, par ko, kas tajā dienā viņam notikās. Varbūt tajā dienā viņš suni vēd pastaigāties, un jūs teiksiet, hei, bija forši pastaigi toreiz. Tu teici, ka tu brauks uz Zaķisalu staigāties. Bija forši pastaigi. Ko viņš tagad dara? Tagad. Par to jūs atsauksieties pēc 2 nedēļām, vai ne? Kas atkal notiksies? Piemēram, jums būs tagad tikšanās, vēl viens follow-ups, jūs sakat runāties, piemēram, viņš tāds saka, es tur nezinu, man tur atkal, tur jāmigrē dati, kaut kas vēl man tur jādara. Un tāds saka, es pilnībā tev saprotu, atceros, tu man stāstīji toreiz, ka tev sūdīga pieredze bijusi ar citām sistēmām. Viņam uzreiz atkal ir tāds vēl level deeper, un jums tas connections ir izveidojies tagad. Jo tu ķipā atceries arī, ka viņam agrāk ir bijusi sūdīga pieredze. Pilnīgi parasts follow-ups. Tu vienkārši tikai piefiksēsi pagātni, tagad ir nākotni. Tad tu saki, klausies, Daniel, ja tavs plāns ir nākotnē iet uz ārzemēm, tā kā tu man toreiz teici, ka tavs plāns ir iet uz ārzemēm, es pilnīgi saprotu, tev ir jāuzbūvē tās lokācijas un tev ir nepieciešama sistēma, kā pārvaldīt šos visu, ne? Jo, ja tu nesakārtos visu Latvijā, tev būs ļoti grūti būt arī Igaunijā un Lietuvā. Mēs ieskicējam future pacing par nākotni, ne? Jūs varat ar viņu tagad runāt 3 līmeņos. Gan par pagātni, gan par to, ko viņš tagad dara, gan par nākotni. Tādējādi jums nekad follow-upos jums nebūs problēmas ar to pirmo to icebreaker saucamo, kur jums vienmēr, kad ir jāuzsāk tā saruna, un citreiz nezinu, par ko uzsākt to sarunu, vai kā uzlikt intention kādu tai sarunai, vai kā ievadīt šo sarunu. Tagad jums būs 3 veidi, kā ievadīt sarunu. Tāpēc turpmāk CRM sistēmā, notes sadaļā, tā arī pierakstīt vienkārši pagātni, tagad ir nākotni, un vienkārši nav tā ierakstīt pagātnes kaut kādas problēmas, vai kaut kas pagātnē, ko viņš ir darījis, vai ko izmantojis, lai jūs vienmēr varat atcerēties un atsaukties sarunas vidū. Kad jūs atkal viņam zvanat, čau, tad Daniels no Maverika, atceries pagājušajā nedēļā runājām. Tad jā, un tu uzreiz tā, ok, cool. Jā. Ko tad? Yes, tieši tā. Viņi tagad brauc uz Ēģiptu, ne? Tu pēc mēneša follow-upa, kā ceļojums, neapdeg, vai ne? Kur jūs pabijāt, ko darījāt? Vai ne? Varbūt tu vēl googlē ātri, iegooglē kaut kur to Ēģiptu, tieši to vietu. Jūs arī tur bijāt aizgājuši? Zinu, kaut ko tur ātri atrod, kādu lokāciju. Tas connections, vai ne? Tas viss, tāpēc cenšamies veidot, vai, teiksim tā, cenšamies vienkāršot savu nākotni. Jo, ja šīs lietas jūs uzrakstīsiet, dabūsiet no klienta ārā, jums būs ļoti elementāri uzsākt to sarunu, ļoti elementāri uzlikt intention tai sarunai, kur viņi turpmāk arī aizies. Attiecību būvēšana, tieši tā. Tieši tā. Padziļināt, izrādīt interesi par cilvēkam, vai ne? Bet mēs arī, zinām, jūs ikdienā visu laiku runājaties ar 10 cilvēkiem, jums ir ļoti grūti atcerēties, ko katrs jums ir teicis. Tāpēc ir obligāti jāpierakstās piezīmes. Un arī pat taisno uzreiz CRM sistēmā. Un arī nekad nejusties vainīgam vai kaut kādā savādāk, kad tu sēdi Zoomā ar klientu un tu kaut ko visu laiku raksti. Nē, tu pozicionē tev kā speciālists, tu pieraksti. Tu tā arī pasaki, vienkārši, lai tu saprastu, es vienkārši veikšu šeit pāris piezīmes. Un visu, un tu vienkārši, kamēr jūs runājat, es vienkārši pierakstu kaut kādas X lietas. Viss. Jūtaties ērti klusumā, jūtaties ērti pierakstīt. Nav visu uz lapiņas jāpieraksta. Viena no lielākajiem pārdevēja, ko dara, viņi vienmēr cenšas tā kā lai nejustos neērti, lai nebūtu kaut kāda stulba situācija, ļoti ātri pierakstīt. Bet tad tu nevari izlasīt savus pārrakstus, ko tu pats esi uzrakstījis savos notos, tu neatceries, tu nesaproti kontekstu tam, ko tu esi pierakstījis. Take your time. Tad, kad jūs aiziet pie daktera, vai tad dakters steidzās? Jūs ģimenes ārsts steidzās? Nē. Jums tur tāds klusums, tu pasaki, viņš tāds paskatās, jūs pasakat, kas jums tur ir, viņš pienāk klāt, viņš tāds, ok. Tagad tas klusums, jūs sežat, jūs redzat, tā daktera kaut ko raksta. Vai tu jūs tai dakterē kādreiz kaut ko, sakat? Neko, jūs vienkārši muti ciet, jūs vienkārši gaidat klusumā, jo tā ir fucking dakteri. Tieši tajā pašā momentā jūs esat dakteri, jūs esat tie speciālisti.
Tas neērtums nāk no jums, ne jau no tā otra cilvēka. Daktars nejūtās neērti. Ja? Viss. Paldies.